Sveiks, mans mazais draugs! Lasīsim kopā vakara pasaciņas par tevi iemīļotiem varoņiem no multfilmām un animācijas filmām. Baisā pidžamu balle, mošķīši. Rīts mošķu fabrikā bija pagadījies kluss. Džeims Salivans, saukts par Salliju, rosījās darbā jau pašā rīta agrumā, lai tiktu galā ar dokumentiem. Ieraudzījis mēneša atskaiti, viņš atplauka smaidā. Fabrikā sastrādājušiem bija jādodas uz cilvēku pasauli, lai smīdinātu bērnus. Bērnu smiekli apgādāja ar enerģiju visu mošķu pilsētu. To bija ierosinājis Sallijs, tāpēc viņu bija tik iecelts par uzņēmuma prezidentu. Viņš priecājās, ka viss rit gludi. Pēkšņi iezvanījās tālrunis. Halo! Fabrikas vadītājs pacēla klausuli. Runā dišpečers. Klausulē atskanēja balss. Šenonas Braunas mājā paredzēta ikgadējā pidžāmu balle. Bet Veksfords ir slims. Mums vajadzīgs aizstājējs. Es tūlīt visu nokārtošu, Sallijs atrauca. Viņš zināja, ka ballītē būs daudz bērnu un gribēja turp nosūtīt tādu mošķi, kas stāstītu pašus jautrākos jokus un ievāktu visvairāk smieklu. Salivans ilgi prātoja, kuru lai sūta uz ballīti. Šo darbu bija svarīgi uzticēt pašam spēcīgākajam mošķim. Sallijs pasmaidīja, kurš gan to paveiktu labāk par viņa vienacaino draugu Maiku Vazovski. Maiks bija mošķu fabrikas labākais smieklu vācējs. Viņš spēja sasmīdināt tik vienu un bija šim darbam kā radīts. Mazais mošķītis ģērbtuvē pozās uz darbu. Viņš nu pats savā vienīgajā acī bija ielicis kontaktlēcu, vidējais picas lielumā, kad pa durvīm ienāca Sallijs un paskaidroja, kas noticis. Esmu gatavs palīdzēt. Maiks braši atrauca. Lieliski draugs nopriecājās un svilpotams devās atpakaļ uz savu kabinetu, pabeigt atskaiti par smiekliem. Sīkums. Maiks pavīpsnāja, ka durvis piebrauca pie viņa platformas smieklu stāvā. Man pietiks ar vienu jociņu, lai savāktu gana daudz enerģijas visam gadam. Vazovskis atvēra durvis un caur skapi iekļuva Šenona Braunas istabā. Tā bija tukša. Maiks sauca. Viņš pārlaida skatienu istabai, paglūnēja pagultē, bet tur neviena nebija. Ir nu gan ballīte, viņš nodomāja. Neskur visi pazuduši. Varbūt labāk doties atpakaļ. Maiks jau soļauja uz skapja pusi, kad izdzirdēja smieklus. Tad nu beidzot, Maiks iesaucās. Bērni, tūlīt jūs dabūsiet izsmieties. Tā pašā mirklī nogranda pērkodzu un tumšo istabu izgaismoja zibens šautra. Mošķītis salecās, viņam it nemaz nepatika negais. Viss kārtībā, bet man jāiet, Maiks nobļāvās un skriešus metās uz skapi, lai atgrieztos fabrikā. Maiks rudžaini raustīja rokturi. Bet aiz durvīm bija tikai skapis, nevis mošķu fabrikas smieklu stāvs. Izejas nebija. Mošķītis atskārt, ka zibens trāpījis durvīs un tās salauzes. Tikai mieru, viņš trīcošā balsī centās sevi iedrošināt. Bija steigšus jāatrod pidžāmu ballīte un citas skapja durvis citādi. Kas zina, cik ilgi vēl te būs jāpaliek? Vazovskis dziļi ievilka elpu un izskrēja tumšajā gaitenī. Viņš skaidri dzirdēja smieklus. Atlika tikai atrast telpu, no kurienes tie skanēja. Piepeši zem Maika kājām ieskrakšķējās grīdas dēles. Čīks! Pie sienām karājās gleznas, kurās attēlotie cilvēki šķita baismīgi. Maikam uzmetās zosāda. Viņš bija gatavs apzvērēt, ka tie blenž tieši uz viņu. Man jātiek prom no šejienes. Mošķītis nomūrnemanāja un metās skriešus pa gaiteni. Pēkšņi viņš kaut ko ieraudzīja un sastinga. Smīdinātājs neticēja savai acī. Gaiteņa galā sēdēja raips, pinkains radījums ar ilkņiem. Tas smagi jālsoja. Kāda laime, Vazovskis iesaucās. Kā es priecājos te satikt vēl kādu mošķi. Dziļi ievilcis elpu, Maiks tuvojās radījumam. Tas lēcienā metās viņam virsū, nogāza no kājām un sāka laizīt moštīša seju. Fui! Vienacis noskurinājās. Suņa elpa. Maikam suņi nepatika.
Atgrūdis dzīvnieku, viņš ieskrēja blakus istabā, cik vien ātri spēdams un skaļi aizcirta durvis. Šeit bija droši, vismaz pagaidām. Tikmēr Sallijs rosījās mošķu fabrikas smieklu stāvā. Pēkšņi pie viņa skriešus pieskrēja stāva pārzinis. Sallij, Sallij, viņš sauca. Maiks joprojām nav atgriezies no pidžāmu balles. Viņš vēl nekad nav bijis prom tik ilgi. Piegājis pie durvīm, Salivans atklāja, ka tās ir sabojājušās un vairs nav iespējams iekļūt skapī. Tātad viņa draugs netika prom no Šenonas Braunas mājas. Ak vai, novaidējās Sallijs. Mums jāizpētī Maiks no turienes. Sallijs attaicināja meistarus un lūdza steidzami salabot durvis. Darbinieki raustīja durvis mehānisma kloķus, spaidīja pogas, cerot, ka durvis atvērsies. Tomēr tas nelīdzēja, un Sallijs ķērās pie rokas grāmatām par bojājumu novēršanu. Viņš kopā ar pārējiem mošķiem izmēģināja visu, ko vien varēja iedomāties. Pēc dažām stundām durvis kaut kas noklikšķēja, un tās atkal darbojās. Pa tām varēja iekļūt citā Šenonas mājas istabā. Mošķi nopriecājās, tikmēr bija iegājis vannas istabā. Au! Zaļais mošķīts ievaidējās, paslīdēdams uz dzeltenas gumijas pīlītes un aizripodams pa grīdu. Viņš apstājās tikai atsisties pret sienu. Gaiteņa otrā galā atskaņēja ķiķināšana. Vazovskim nepatika ne uzdevums, ne māja. Tomēr viņš bija cieši apņēmies atrast ballīti. Maiks piecēlās no grīdas un devās uz to pusi, no kuras skanēja smiekli. Vienacis atrada īstās durvis un atvēra tās, bet istabā vadīja klusums. Smīdinātājs lēnītēm iegāja tumšajā klusajā telpā. Pēkšņi iedegās gaisma. Vazovskis pārbīlīs salecās. Šenona Brauna un viņas draugi smējās vēdežus turēdām. Viņiem Maika ielavīšanās istabā šķita ļoti smieklīga. Mošķītis bija tā pārbijies, ka kliedz pilnā rīklē. Tai pašā mirklī atvērās skapja durvis un istabā iebrāzās Sallijs. Maika bļāviens mošķīti tik ļoti pārsteidza, ka arī viņš pats sāka kliegt nemazāk skaļi. Salivans auroja. Draugi izbailēs lēca viens otram pretī un cieši apkampās. Bērni smējās locīdamies. Nekas smieklīgāks par lielu zilu violetiem plankumiem izraibinātu mošķi, kurš apskauja mazu vienacainu zaļu radījumu, vēl nebija redzēts. Abi saskatījās un pasmaidīja. Maiks nolēca uz grīdas, un mošķīši paklanījās, bērni skaļi līksmoja. Rādās, ka tavs darbiņš ir padarīts, smīkņāja Sallijs. Draugi izgāja pa skapja durvīm un nonāca mošķu fabrikas smieklu stāvā. Viņi bija piepildījuši tik daudz smieklu enerģiju kapsulu, ka Maiks izpelnījās dienas čaklākā vācēja titulu. Man nemaz nebija bail, Maiks apgalvoja un cerēdams, ka lielais mošķis viņam noticēs. Man arī ne, draudziņ, Sallijs atbildēja, aiz muguras turēdams īkšķus. Man arī nē. Paldies, ka noklausījies pasaciņu par Maiku un mošķīšiem, un tiekamies nākamajā pasakā Simbas noslēpums – Karalis lauva.